Dāmas un kungi, puiši un meitenes, šis ir Latvijā pirmais podcasts, kas ir veltīts galda hokejam. Vai vismaz tā mēs to no sākuma ceram darbināt. Mans vārds ir Kārlis, man blakus sēž Jānis. un pēc tam tālāk mums ir un Rainers. Mēs visi trīs spēlējam Inčkalnu galda hokeja klubā. Mēs visi tur esam sākuši. Mēs esam sākuši kādos vecumos, Jāni? Cik gados tu sāki? Man bija 13. Cik tas bija gadus atpakaļ? 22 gadus atpakaļ. Tas bija Man, Jānim ir 23? 22, 23 gadu atpakaļ, man ir 18 gadu atpakaļ, un Rainēr, pirms cik laika tu sāki spēlēt? Tā, ka man izveidojas atmiņa. No tā brīža, kad es sapratu, ka es eksistēju, es no tā brīža spēlēju galda hokeju. Bet tā oficiāli pirmais turnīrs 7 gadu vecumā. Tā tad 15 gadus atpakaļ. 15 gadus. Tad mēs kopā esam nospēlējuši, kura matemātika ir 18, 17, 41, 15 teica? 15, 60, 56 gadi? 56 gadus mēs kopā spēlējam galda hokeju, par mums visiem trijiem kopā ņemot. Es pieņemu to, ka daļa no skatītājiem nav patik veci. Mēs esam redzējuši daudz, ko mēs esam spēlējuši Latvijas izlasē visi trīs. Daļa no mums ir vinējuši pasaules čempioni. Komandniekā. Nē, pasaules čempionātā, kā izlasa Latvijas. Tu vinēji pasaules Divas reizes, jā. Divas reizes. Pieredzējām to divas reizes. Mēs trietā kopā pavasarī vinējām pasaules klubu čempionātu Čehijā. Tas Inčkalnu klubam ir pirmā reize. Pastāstiet divos vārdos katrs, ko jums nozīmē galda hokejs. Vai ne, tu varētu sākt? Vienkārši tā kā cilvēkam, kurš nav nereizes redzējis galda hokeja galdu, ko tev nozīmē galda hokejs? Ļoti vienkāršā valodā. Es īstenībā visu savu tīņa vecumu esmu atveltījis galda hokeja intensīviem treniņiem, lai sasniegtu to, kuras atrodos pašlaik. Un galda hokejs ir tāda kā ļoti vienkārša lieta, kur tu vari sev pierādīt, attīstīties, bet kas pēc tam var pārvīties uz citām dzīves kaut kādām tematikām, kur tu vari, piemēram, redzēt galda hokejā rezultātu, attiecīgi to arī pēc tam, es nezinu, jebkur dzīvē pielietot to progresīvu motivāciju vispār, jo tieši arī, es nezinu, teiksim, biznesā, darbā, kaut kādā skillā, ko tu gribi iemācīties. Galda hokejs ir kā tā lieta, kas ir palīdzējis man dzīvē vispār visam. Tieši tā, reāli visam. Okay. Nice. Jāni, tev? Es piekritīšu Raineram. Galda hokejs sākotnēji, kad es viņu sāku spēlēt, bija iespēja un platforma, kur sev apliecināt, kur sev pierādīt, kur sacensties ar citiem. Kā arī Rainers teica, tas ir labs pamats, kā iemācīties labu darba ētiku. Tajā brīdī, kad tu ieguldi darbu, tu redz tā augļus, tu progresē. Šobrīd vairāk tas ir, es teiktu, kā sociāls pasākums, satikt vecos draugus, uzspēlēt, iespējami augstākā līmenī. Izlasa tas vispār ir, tas ir super fun. Es atgriezos pēc 10 gadiem, šogad izbaudīju to. Un sapratu, ka man dzīvē daudz, kas bija pietrūcis pēdējos 10 gadus. Tā kā, jā, galda hokejs brūda raksturu noteikti. Tāpēc, ka, daudz esam dabūjuši iekšā līdz brīdim, kamēr uzkačājāmies. Bet, jā, tas ir tas, ko galda hokejs nozīmē man. Iespēja sacensties un iespēja draudzēties, tā varētu teikt. Nice. Man ļoti līdzīgi. Es šodien brīdī neesmu spēlējis galda hokeju aktīvi. Man liekas, ka arī savus gandrīz pēdējos 8 gadus varbūt pat atbraucu vienu turnīru gadā, varbūt kādu komandu čempu uzspēlē. Un visu laiku bija tāds sajūta, ka forši un tā, un gribējās vēl atbraukt, bet darbs, dzīve, 34 gadu, kas man ir tagad, ir laika posms, kur pirms tam ir daudz kas bijis, daudz kas piedzīvots, redzēts, un tad ir vienkārši izkrits ārā, un pēkšņi šī vasarā es izdomāju, es iespējams gribu mācīt galda hokeju, un tas bija kaut kāds, tagad atkal ir tā elpa, kas man bija tad, kad es spēlēju 4. 5. gadu. Tad, kad tev ir tā kā tu ej pēc tiem rezultātiem, bet varbūt pat nevis sevi individuāli, bet vairāk, lai jaunos spēlētājus ievirzītu iekšā, jo tā kā tu minēji, tā ir tā sevs pierādīšana. Un tieši kā es redzēju, mums šodien bija, tu vēl nebija atbraucis, es Raineram stāstīju, man ir mēnesis turnīri šobrīd. Man šobrīd mēnesis ir treniņi. Un man ir viens jauks puika, kurš atnāca pirmajā treniņā. Viņš pat īsti nevarēja ar mani runāt. Viņš sarunāties. Viņš ļoti stostās un tā klusiņš un bez emocijām ļoti bailīgs. Un
Viņš ir notrenējis mēnesi. Es viņam devu, mums trešdienās, ceturtdienās ir treniņi, un es viņam uz atlikušajām dienām devu mājās galdu, lai viņš trenējas, jo viņam galda nebija. Viņš šo te laiku laikam ir ļoti izmantojis, jo man ir džeki, kas spēlē daudz labākā līmenī, viņiem ir jau iepriekš pieredze bijusi, un viņš mēnešu laikā no tā, ka viņš nemācēja neko, viņš nezināja, kuri kloķi, kā viņi pareizi uzgriezt, kā uztaisīt vienkārši metienu pa taisno. Viņš nonāca līdz tam, kad šodien bija 12 spēlētāji, viņš palika 3. Viņš apgāja tiem, kuri jau ir spēlējuši daudz vairāk. Viņš ir 2. klasē. Ir džeki, kas tur ir 6. klasē. Un viņi tehniski jau vairāk saprot, kā spēle strādā. Viņi trenējušies citos sportos. Viņi jau rubīja fišku. Un viņš visiem viņus ielika. Viņš bija nenormālā ekstāzē. Viņš tad, kad viņam pateica, ka viņš ir 3. vietā. Un tas man momentā atgādināja to brīdi, kad arī tas, ko tu tikko teici, ka tas mazais brīdis, kurā tu sasniedz kaut ko, ka tu dabūni tos darba augļu rezultātu reāli redzēt kaut kur uz papīra, tas ir tas fenomenālais brīdis. Pēc 2 dienām ir turnīrs no šī ierakstīšanas brīža Rīgas kauss, kas šobrīd ir nevis lielais sešnieks, bet kas ir pasaules tūrs posms? Supersērija. Wow! Pasaules tūrs supersērija. Tas notiek 4 vai 5 reizes sezonā. Kurās valstīs viņi notiek? Šo sezonu mums ir Slovenija, Čehija, Latvija, Zviedrija un Igaunija. 5 tad ir. Okay. 5, jā. Un tas ir turnīrs, kurā brauc pasaules labākie spēlētāji. Exactly. Kā jūs vērtējat? Mēs zinām šobrīd brīdī sastāvu, un iespējams, ka varbūt tās cilvēki, kur skatīsies, viņi skatīsies jau vēlāk, vai iespējams epizodi iznāks vēlāk nekā turnīrs jau būs noticis. Un kā jums liekas šobrīd redzot, kas ir pieregistrējušies un kas brauks? Vai šis sastāvs ir spēcīgs, vai viņš ir tāds, kurš liek padomāt, kā jūs spēlēsiet un kā jūs sadalīsiet spēkus, jo turnīrs ir 2 dienas? Varbūt es teikšu tā, ka Rīgas kauss klasiski ir spēcīgs turnīrs, tāpēc, ka geogrāfiskais novietojums ir ļoti izdevīgs. Var atbraukt gan Skandināvi, gan Čehi, gan savulaik pirms kara brauc arī Krievi, un šis turnīrs parasti pulcē labākos, vai arī tas bija otrs labākais turnīrs aiz Maskavas, jo Maskava, protams, varēja piesaistīt ar finansējumu un ar balvām. Skatoties uz šī gada sastāvu, es teiktu, ka nav pilnīgi visi labākie, bet viņš ir ļoti spēcīgs. Viņš būs spēcīgāks nekā pagājušā gada Čehija, vai ne? Rainers Palabos noteikti spēcīgāks. Jā. Šis ir kaut kas ļoti tuvs tam, ko var redzēt, teiksim, pasaules čempionāta līmenī. Noteikti par to, ko var sasniegt, kurš var kaut ko nesasniegt, tas ir liels jautājums, bet šādos turnīros pārsteigumi droši vien netrūks. Jā, Rīgas kauss. Man šķiet, ka tas varētu būt viens no stiprākajiem Rīgas kausiem pēdējo 10 gadu laikā noteikti. Viens no stiprākajiem. Pasaules reitinga top 10 šogad ietver 7 spēlētājus. Protams, ir bijuši gadi, kad visi pat no top 20 bijuši. Bet netrūks pārsteigumu, netrūks kaut kādi upseti, netrūks kaut kādi tiešām. Piemēram, es varu pieļaut to, ka kaut kādā top 4 vietā tiks cilvēks, kas nekad nav ticis pāri 8. finālam. Tas var gadīties. Esmu ļoti, es nezinu, kā Latvijas pateikt, angliski, ļoti excited par šo turnīru. Tas mans mīļākais pasaules tūrs lielais posms tieši Rīgas kauss. Awesome. Jā, šis būs ļoti interesants. Es, diemžēl, nevarēšu piedalīties, bet es arī pats gaidīju, jo šitie lielie turnīri ir tie, kas tev mums kā spēlētājiem, kuri ir nospēlējuši jau 11 gadus, kuriem ir milzīga pieredze, tie ir tie turnīri, kurš ir tā kā ļoti, tā kā pareizi saka, I'm getting excited about it. Tā kā mazs bērns. Šis būs tik forši. Mums nav forši ne brīdī, kad tu 2. kārtā jau dabūni mizātā, ka tu netiec tālāk. Bet tie ir tie brīži, kuros tu atbrauc, tu spēlē, tu koncentrējies, tu pārdomā, jo ļoti daudz spēles, kurās tu sāc to riņķi un tu pazaudē tās 4-5 spēles, tu pazaudē to spēli, un pēc tam tu atkal pamaini kaut kādas taktikas, to atkal var turpināt, jo ir tik daudz tie mazie pārtraukumi. Man liekas, tādā ziņā ļoti līdzīgs ir galda hokejam tenisa, tie viļņveida izmaiņas.
Jo bieži vien kaut kādos citos sporta veidos, ja tev tā komanda neskrien, tad viņi neskrien, un tur nekas nemainīsies. Bet tenisā ir tās pauzes, un arī šeit tev ir tās pauzes pa vidu, tu vari pamainīt, tu vari pārdomāt. Kā tenisā tu varbūt 2 setos zaudēt, un vismaz vīriešu spēlēs 2 setos tu zaudē, un pēkšņi tu vinnē 3-2, un tieši tas pats ir, man liekas, arī šeit, ka tu ej uz priekšu un tiecies un pamaini, un tu kaut kā karpies uz priekšu. Pareizi tu saki, kurš iespējams spēlētājs, kurš netiek astoņdaļu finālā izšaus un varbūt būs 4. Tā kā nenormāli sēd. Tiem, kas nezina, galdu hokejs lielākoties ir Eiropas sporta veids. Tajās valstīs, kuras tiek spēlēts īstais hokejs, galdu hokejs ir vairāk populārs. Tad, kas mums ir populāras valsts galdu hokejam Eiropā, ir Zviedrija, Somija, Norvēģija, Dānija, Latvija, Lietuva, Igaunija tagad jau, jā? Visas 3. Ukraina, Krievija, bet Krievija mums šī brīdī ir ārpus konkurences. Kas mums vēl ir? Slovākija, Slovenija, Čehija, Vācija. Vācija. Vairāk amatieru līmenī, gan varētu teikt. Bet, jā. Okay. Kas mums vēl ir īstenībā no Eiropas? Nāk kaut kas prātā? Pagaidām nē. Tad mums ir Amerikā. Ungārija. Jā, pareizi. Arī, protams, ir Baltkrievija, kas pašlaik ir ārpus konkurences. Jā. Tad ir amerikāņi, bet amerikāņi jau pie mums diezgan bieži nebrauc, un tāpat arī mēs pie viņiem. Ir arī ekskluzīvi spēlētāji, bija tāds Soshi Honda vai Honda, neatceros, no Japānas ļoti labā līmenī spēlēja, bet tas jau pirms gadiem 20 bija. Es nezinu, vai viņš vēl spēlē, vai viņš ir dzīvs, es ceru. Viņš spēlēja labi, jā. Jā, tā kā galdu hokejs ir diezgan eiropeisks sporta veids šī brīdī, bet mēs gribētu redzēt mazliet no tuviem austrumiem, lai pievienojas mums spēlētāji, jo man liekas, ka tad mēs redzēsim īsto līmeni. Ja kas kaut kad drīzumā būs, vai jau bija Indijā turnīrs pirmais? Bija, tā kā Miks iesūtīja, ka pasaules reitingā jau ir iereģistrēts, ka pirmais. Un tur visi spēlētāji ir absolūti jauni. Cik tas spēlētāji bija vispār? Kaut kādi 40, 50. Jā. Reiķināsim pie tā, ka vispār tur nekāda tradīcija nav. Tur vienkārši cilvēciskas resursi un interesi, un tur ir tirgus. Absolūti. Es domāju, gan, ka šāda spēle, kas īstenībā neprasa tādus milzīgus ieguldījumus un resursus, tas ir galds. Protams, es tieši tagad runāju ar vairākiem cilvēkiem par to, ka uz tiem turnīriem tie galdi ir sagatavoti citā līmenī. Viņi ir sagatavoti, viņi ir izgriezti, viņi ir iesludināti, sakopti tā, ka profesionāli spēlētāji viņi var spēlēt. Bet bāzes galds ir tieši tas pats, ko var nopirkt Depiņā vai Centklubā. Un jebkurš, kurš grib sākt, iet tur, paņem viņu un aiziet un startē, bet bija šī jāzina, ko darīt. Vai vismaz jādod kādam, kurš zina, ko darīt, lai viņi sagatavotu sacensībām. Es domāju, ka galdi viņiem, droši vien ir neizzaļātām kastēm. Varbūt, ka vēl ir tur kaut kur tas sietiņš vēl iekarināts, kas ir primitīvais variants. Jā, pareizi. Te labs jautājums ir, vai viņi, te nav judgment, bet, teiksim, vai viņi spēlē pēc mūsu noteikumiem? Absolūti noteikti, ka nē. Un tas jau nav pats sliktākais. Tas ir vairāk par to, ka iespējams kāds skatās, kurš nekad neko nav šādi darījis. Viņam gribās uzspēlēt, vai iespējams varbūt viņam ir mājās galds, un viņam tā kā, ir sacensības. Jo man bija tieši tā, mans origin stories bija par to, ka man brālim uzdāvināja Ziemassvētkos galdu hokeja galdu. Un mēs trijotā ar Patēvu mēs spēlējām, un mums likās, ka mēs esam baigie naži. Un mēs atradām to, ka ir turnīrs. Un mēs aizbraucām uz turnīru un izdabūjām iekšās. Bet tas bija tas brīdis, kurā mēs sapratām, ko tas reāli nozīmē. Un klausoties to, ka reāli ir spēlētāji, kur spēlē izlasē, kur ir pasaules klubu čempionēši, kur ir pasaules ranga pirmā vieta. Un tu biji mums 40, 50. 47. Šobrīd es esmu 47. Reiķinot, ka es 10 gadus neesmu spēlējis, šis ir diezgan labs comebacks. Exactly. Un spēlētāji, kur vienkārši ir spēlējuši ilgus gadus, bet tad ir jaunie, kuri klausās tā kā, wow, tur reāli ir ko augt un ko darīt, un tu varbūt pasaules līmenī, jo Latvija ir šobrīd tāda galdu hokeja meka ar līmeni. Jā, droši vien, ka pēdējos, nezinu, kaut kādos gados 5 noteikti galdu hokeja centrs ir Latvija. Agrāk mēs tur kaut kur rīvējāmies ar Krieviju, un kurš ir labāks, kurš nav labāks. Vienā brīdī noteikti Krievi bija labāk. Skandināvi arī bija kādā līmenī. Varētu teikt, ka tas ir tādas galdu hokeja ēras. Vienā brīdī sākumā bija Zviedri, tad bija Somi vairāk, Krievi, Latvieši, un tagad Ukraiņi ir ļoti piedzinošies. Te labs jautājums, kur tad ir labāk? Es pat teiktu, ka 90. gados un 2000. gadu sākumos noteikti tie bija Zviedri un Krievi, bez šaubām. Vienā brīdī arī bija Somija,
10. gadu beigas, 10. gadu sākums, 0. gadu beigas, jā. Latvija mēs, kaut kad mēs 10. gadu sākumā sākām kārtīgi progresēt, un tagad 20. gados mēs stabili esam labākā nācija, un mums ļoti labi konkurē pašlaik Ukraiņi. Arī Zviedri, arī Čehi, bet mēs esam mazliet, tā teikt, pieredzējuši. Tas rivalry, tāds izteikts ir starp divām valstīm, Latviju un Ukrainu. Tā kā visiem jauniem, kuri absolūti grib vēlās šo pamēģināt, tas pats veikals, kas ir nopērkams Depiņā, tad pašā uz tā paša galda mēs arī spēlējam. Protams, viņš ir maksimāli apgreidots un apstrādāts tā, lai viņš būtu piemērots sačiem. Bet, sapnis kādam mājās paspēlēt un padarboties nedaudz ir ļoti aizsniedzams. Mums ir vairākas vietas Latvijā, kur šajā brīdī jau trenējās, ir noteikti treniņi. Mūsu kluba vadītājs Sānis Kalniņš taisa treniņš Inčkalnā. Rainers arī tur vada treniņš. Tā kā var trenēties pie pasaules labākā džeka. Es neredzu labāku variantu. Ja. Es, protams, taisu Ādažos treniņus. Mums ir, kurš mums Valmierā taisa? Sandis Krasts. Sandis Krasts taisa Valmierā. Laimītē vēl joprojām. Man liekas, kad ir Edgars Caits, Edgars Naglis. Jā, Edgars Caits, Edgars Naglis. Kristaps Naglis. Kristaps Naglis taisa Laimītē? Viņš Laimītē un viņš arī savā Altonā. Okay, skaidrs. Līdz ar to tā kā ir vietas, kur reāli aiziet uz treniņiem, un man liekas, ka tas ir tas, ar ko es gribētu īstenībā arī šodien nofinišēt par to, ka ir iespēja tiem, kas nav sākuši, ir jātrenējas arī tiem, kas spēlē, jo es esmu acīm redzams piemērs to, kad es 18 gadus spēlēju, un tāpat netiek augstākajā līgā. Man arī ir jāspēlē, un lielākoties ir jāspēlē pret kādu, lai dabūtu to spēļu pieredzi, lai dabūtu vienkārši to praksi, un, protams, pēc tam arī jāstrādā mājās vienam pašam. Ātri, no jums, kas ir tā lieta, ko jums vai nu vislabāk patīk, vai nu vislabāk, vai visvairāk ir vajadzīgs, vai kādreiz visvairāk nepatīk darīt vienam pašam, trenējoties mājās pie galda? Man ļoti patīk tas, kad pirmā stunda, pirmās 2 stundas man ļoti nepatīk. Man grūti iet ritmā iekšā. Kad es ieeju iekšā jau 3. stundā, tad, kad es tiešām gatavojos tiem lielajiem mačiem, kas ir, teiksim, pasaules, Eiropas čempionāts, tas pats Rīgas kausa, visas pasaules supersērijas mači, kad tu tiec tajā 3. stundā, tu ieliec austiņas, tu vienalga klausies mūziku, tā, piemēram, teiksim, kaut kādu filmiet fonā, bet tu iegājies tajā zonā, tajā fokusā, kad tu aiziet tādā kā transā, tādā kā azartā, un tu nevari apstāties, un tu vienkārši krīt iekšā, tu atstrādā to perfekcionismu, tajās kombinācijās, tajās izgainēs, tajās piespēlēs vispārējo, pat izējās no zonas, vai kaut tādu elementu trenēšanā, ko tu nekad nedari, vienkārši, pamēģināšu uztaisīt, uzsitīšu pāris reizes, un tā viņš sāk sanākt, un tas treniņš man ir pat kādreiz ieilgušies, garākie treniņi līdz pat 9 stundām, kad es gatavojos tādiem mačiem kā pasaules Eiropas čempionāts. Saistībā man ar treniņiem, tas, kas man visvairāk nepatīk, tas nav bijis aktuāls tagad kādu laiku, jo garos treniņos neesmu iesaistījies. Bet es atceros savu laiku, man bija tā, kad pienāca sestdiena, svētdiena, un mans mērķis bija celties augšā un trenēties visu dienu, jo mērķis bija tikt izlasē, kas tika sasniegts. Bet dažreiz bija tā, kad tu trenējies, un tev viss sāk plus mīnus sanākt. Un tā viņš sanāk, un tu turpini trenēties, un kaut kas atkal nesanāk, un tu nesaproti, kas notiekās, un tu paliec dusmīgs, un tu paliec tāds nīgrs, un tu varbūt galdu sāc stumdīt un dauzīt, un nesaproti, kas notiekās. Bet dažreiz vienkārši reāli pēc pāris stundām, ja to konkrētais elements nesanāk, tas nozīmē īstenībā, ka drīzāk tas nogurs nedaudz, ka ir jāatpūšās. Un šito es ilgi nevarēju saprast. Vienkārši, ka tu spītīgi centies to pašu iemest, un tu nevar trāpīt, tas vienkārši droši vien, ka tu esi nogurs. Un tas ir tas kaitinošais, ka tu esi gatavs mentāli turpināt, bet kaut kas īsti nav līdz galam. Nav jēgas dažreiz tam. Pamaini citu elementu, pamātā kaut ko citu varbūt, vai vienkārši padzert tēju, pēc stundas atkal turpina. Tas tāds mans skatījums. Nice. Man īstenībā ļoti līdzīgi es tieši gribēju teikt par to, ka tagad, protams, tā vairs nav, jo es veltu varbūt 10-15 minūtes šajā brīdī mazliet pastāvēt un paspēlēt kaut kādos brīžos, kur kādreiz vajadzētu pastāvēt 3-4 stundas un paspēlēt vienam pašam un patrenēties. Mana lieta, kas man īstenībā pārsteidz bieži vien.
bija tas, ka es varēju nostāvēt kādreiz 3-4 stundas pie galda. Es viņu trenējos to vienu sasodīto kombināciju, un es mēģinu trāpīt viņu vienā stūrī. Un es reāli tās 2 stundas tikai to vienu konventu mētāju, neko citu. Un es esmu nomētājis tās 2 stundas, varbūt 3, varbūt 4 stundas. Un, it kā sanāk, bet it kā nesanāk, nav tā precizitāte. Un tad es nākamajā dienā pamostos, un visi metieni ir precīzi. Un tas ir tas, kas, tas tā kā gluži kā muskuli, tu vienkārši viņu piedzen tik nenormāli, ka tu vairs nevari precīzi izpildīt, tu vairs nevari trāpīt precīzi, tu nevari līdz galam izspiest vēl savādāk. Bet tad nākamajā dienā, kad tu esi bijis atpūties, kad tu esi atgājies mentāli, tu vari pieiet klāt, tu vari viņu izdarīt, 8 no 10 metieniem, ja, kas tādā brīdī jau ir milzīgi precizitāte. Tas ir kosmos tajā brīdī. Jā, tas ir kosmos pēc tam, kad tu iepriekšējā dienā varbūt esi trāpījis 1 no 10. Un tas, laikam, ir tas, ja tev vienā dienā nesanāk, neuztraucies, mēģinās nākamajā dienā, tev viss būs vienkārši vakar viņš. Es jau tomēr komentāru. Ja Miks mūs skatās, Miks Saulīts, tad šitien višķiņ komentārs no tevis. Es atceros, kad es kādreiz ļoti daudz trenējos, un sākumā bija tā, ka es atnāku uz turnīru un nesanāk. Un tad Miks man parasti teica, ka neuztraucies, tas laiks, ko tu esi ieguldījis treniņā, viņš nekur nepazudīs. Varbūt viņš neiznāk šajā turnīrā, bet nākamajos viņš nāks ārā. Un to tu redzēsi. Awesome. Miks, sveiciens tev, tiksimies ar Miku arī drīz, viņš veseļojās. Bet tie, kas ir tikuši līdz šim brīdim, lūksim piespiest vienu mazu laiku un lūdzu ierakstiet komentāros čumrēm. Tiekamies otrajā epizodē par galda hokeju. Atā! Čau!